Sveiciens visiem audzē zāli un pelni kripto. Lai te nav nekāds divdomības, mēs runājam par šo te grās pasākumu, grās tokens, kurš iznāks kaut kādā biržā, bet šobrīd jums ir iespēja pilnībā bez maksas, bez kaut kādas iesaistes, bez kādas investīcijas uzsākt šī te tokena iegūšanu savā datorā. Skatieties, pa pēdējām 2 dienām, tātad 20. maija, 21. maija šobrīd, kamēr es to filmēju, esam saģenerējuši 3255 grāsus kopumā, taču, ja mēs katreiz nospiežam šo te refresh, paskatieties, uzreiz jau ir atkal šodien vairāk, un tāds visu laiku notiek. Kas ir interesanti, tātad, kas šis pa projektu, kas šis pa pasākumu, kā jūs varat iesaistīties, protams, spiežiet uz linka zem šīta video, un, kad jūs uzspiedīsiet, mēs no jums saņemsim grās tokenus, kad jūs būsiet saģenerējuši savējos kā pateicību, ka mēs jums par to esam izstāstījuši. Tik forši ir būt kriptomānijā, saņemt tokenus, kuri vēl nav iznākuši, bet jūs saņemsiet vairāk, mēs saņemsiet vairāk. Visi saņems vairāk, viss būs super forši. Tātad viss pēc kārtas, kas tad ir grās un ko to visu darīt. Tātad grās ir foršs pasākums, kurš principā piedalās AI Revolution, jeb šo mākslīgā intelekta revolūcijā. Un skatieties, kas te notiek. Tātad viņi ir izveidojuši platformu, kura izmanto jūsu brīvo interneta resursu, to, ko jūs šobrīd neizmantojat. Ja? Piemēram, man šobrīd uz galda stāv 2 ierīces, un abas viņas ģenerē šos te grās tokenus. Tur foniņā kāds izskatās, tad jums būs arī iespēja leju pielādēt šo te saucamo grās interneta pagarinājumu vai Chrome extension viņš saucās, ja? Un savienot vienkārši ar savu Wi-Fi vai kādu citu internetu izlietot. Piemēram, šeit mēs lietojam, šajā datorā mēs lietojam, piemēram, Wi-Fi, bet reku tepatām MacBooks mums ir pieslēgts uz mobilā interneta, kurš vienkārši tepatām stāv un tas ģenerē mums super daudz tokenus. Kā redzat, atkal uzspiedīsim refresh un būs jau atkal vairāk tokeni, redzējāt? Tā kā tik vienkārši tas ir, tātad, ko grās dara, nu tātad viņi izmanto to iespēju, kad cilvēki neizmanto visu savu internetu resursu, kas ir internets, tātad jūsu internets kā tāds, ja, un viņi par šo resursu, par šī jūsu brīvā resursu izmantošanu šobrīd atalgo mūs ar šiem te grās tokeniem, kuri vēl nav iznākuši. Bet, kas ir interesanti, ja jūs paskatāties šeit, ja tāda lapiņa vēlas pro, ja, tad pat neiznākušam tokenam ir milzīgs jau tā kā apjoms ar tirzniecību, kurš noteikti tas ir saucamais tas pirmspārdošanas iznākšanas pasākums, ja tad dotajā brīdī. Un, kas ir interesanti, ir milzīgi, priekš tokenu, kurš vēl nav iznācis, ir ļoti liels apjoms, ja, ar darījumiem, kas jau šobrīd notiek. Lai cik interesanti vai neinteresanti tas būtu. Kas notiks, ka šis tokens iznāks un tā tālāk. Kad viņš iznāks, kad tas notiks, tam visam jāsako līdz, protams, ir šeit grās lapā. Bet, lai jūs varētu piedalīties, tad 2 lietas, kas jums ir vajadzīgs. Jums jābūt ir kaut kāda ierīce, kurai ir pieslēgts internets, un visdrīzāk tā ierīce ir dators, kurā var lietot Chrome pagarinātāju. Ja dotajā brīdī skatos, ka tur nav vēl cita veida ierīces, bet viņi plāno arī mobilo aplikāciju tā kā lietot un tā tālāk. Tātad learn about grās, te ir tāds arī video, mazliet angļu valodā var tā kā apskrīties, kā tas darbojās, ja? Bet ideja ir tāda, ka visiem šiem te mākslīgā intelekta robotiem, lai viņi varētu augt un attīstīties, ir nepieciešams tā kā fonā, ja? Meklēt informāciju, jābūt informāciju, kā piemēram ChatGPT darbojās, ja? Tad viņš apkopo informāciju, sērfojot pa dažādiem resursiem, dažādām vietnēm, ja? Aizmugurē, ja? Un līdz ar to ir tā, ka šīs te vietnes klusiņām, viens pašs netiek galā, viņas izmanto jūsu datoru kaut kur tur aizmugurē, viņš ik pa laikam kaut kur aiziet, kaut kādu lapiņu apskatās. Var jau likties, ka tas ir baigi nedroši un tā tālāk, ja? Bet dotajā brīdī var pateikt, ka mēs paši izmantojam savu galveno datoru un esam mierīgi šo te palaiduši, jo šī nav tā kā pirmā šāda tipa platforma, kurā mēs esam tā kā pievienojušies. Šī viena no vienkāršākajām, kurā var tā kā iestartēt. Tad jūs spiežat uz linka zem šī te video, jūs atvērsies šī te lapa, jūs nospiedīsiet šo te download grās, ja jums atvērsies grās extension, mums viņi ir pievienot, jūs nospiedīsiet šeit pievienot, un tad šeit augšējā labajā pusītē viņi jums parādīsies. Lai viņi varētu uzlikt, tad šeit, kur ir tas tā kā puzles izskatā piktogramā, uzspiedīsiet virsū, piespraudīsiet viņu ar šo te pogu, un viņi jums parādīsies tātad šeit augšā. Visu, ko jūs izdarīsiet, tātad atvērsiet, reģistrēsiet savu kontu, tur ar e-pastu, un kas tur jādara, jāapstiprina viņš, un jūs varat sākt ģenerēt grās. Vēl kāda forša lieta, protams, viņiem ir viss kaut kādas tā saucamās visi kā arī mēdīt, ir biežāk uzdotie jautājumi, visas pārējās lietas, ko jūs varat šeit izlasīt, un arī Discords. Un Discordā arī, starp citu, darbojās tur jautājumi un atbildes diezgan aktīvi atbildes gadījumā, ja jums kaut kas nestrādā, kaut kas nesanāk, jo arī mums īstenībā vakar, tā kā mēs ielādējām savā Macā, mēs lietojam tā kā Apple dators, ja, uzreiz negāja šis te pasākums, mums vajadzēja izmainīt iestatījums mūsu Wi-Fi DNS ar manuāli ielikt uz jaunu DNS adresi, kas bija tur 8.8.8.8. Nu, reiz kaut kāds tāds vienkārši lietas, kas nav nekas sažģīts, katrs no jums to var izdarīt. Tas gadījumā neiet uzreiz, ja? Bet palielam viss pārējais forši. Nu, principā,
gribat apgūt, kā iegūt kripto pirms kripto iznāk, šis ir vienkāršākais veids. Tātad, kamēr jūs darbināt savu datoru, piemēram, mēs viņu neslēdzam ārā, viņš nosacīts savā fonā darbojas arī pa nakti, un tikmēr viņš turpina ģenerēt mums šīs zāles tokenus. Kad tie iznāks biržā, iespējams, mēs varēsim apmainīt. Cik viņš šobrīd maksā? Dotajā brīdī pirms pārdošanas tirgu mēs apmēram uzģenerējam $30 mēnesī. Par to jūs varat, tas ir apmēram tas apjoms, ko mēs šobrīd redzam tā kā pirms pārdošanas cena. Ja? Bet, hei, kad iznāks biržā, tad jau cena būs atkarīga no pieprasījuma un piedāvājuma, tur viss kaut kādi brīnumi var būt kā parasti. Plus otra lieta, arī jums izveidojot šādu savu kontu, būs iespēja dalīties ar savu saiti, nokopēt referālo linku un aizsūtiet saviem paziņām draugiem, lai ar viņi audzē zāli un pelna kriptovalūtu. Tieši tik vienkārši tas ir. Jums nav vajadzīga nekāda birža, jums nav nekāds vajadzīgs šobrīd nekāds māksls, nekas cits. Vienkārši lejupielādēt Chrome pagarinājumu, tātad šo te Chrome piktogrammu, ja, lai viņš šeit būtu, aktivizēt viņu, izveidojot un viss notiek. Ja? Un tā ir tā foršā lieta, kas man patīk šajā platformā. Ir sevišķi tiem, kas pirmos soļus spēr kripto pasaulē, ja? Kas notiek, kas darbojas un tā tālāk. Ja? Plus, ko mēs vēl darām ofisā, mums ir vēl viens dators, kurš netiek principā izmantots, arī tajā mēs esam pieslēguši šo te pašu piktogramu zem tā paša konta savienojuši, un tāpēc jūs redzat šeit, mums ir vairākas ierīces ar savām šīm te visām IP adresēm un tā tālāk, un viņas visas mums ģenerē šeit šo tokenus. Un tā mēs turpināsim ģenerēt, nezinu cik ilgi, bet kādā ziņā, kamēr viņi iznāks. Ja? Tad viena forša spēlīte, kas darbojas pati, viņa darbojas fonā, ja? Viņu var aizvērt, viņu var vienkārši piekonektēties, un tad, kad jūs dators iet, ka jūs strādājat, ka jūs esat kā online, ja? Tad viņš arī tur fonā ģenerē jums šos tokenus, un jūs ik pa laikam varat ienākt, apskatīties, cik daudz viņš jums ir uzģenerējis, kamēr jūs darat kaut ko vai nedarat neko. Tieši tā, audziet zāli, pelnot kripto krīt no gaisa. Viena no šīm bezmaksas versijām, kas daudziem patīk. Par citām bezmaksas versijām skatieties mūsu YouTube kanālā, kā vēl var nopelnīt kripto, pat ja jums nav starta kapitāls, riska kapitāls vai kāds cits kapitāls. Ja? Tā kā pagaidām, lai viss izdodās, grās un kriptomānija šeit pie jums, lai jums viss notiek.